pastāsti, kā tu sāki nodarboties ar detailingu. Bet es sapratu to, ka es negribu, kad man nepatīk mazgāt tās mašīnas, ka es negribu tur visu dienu gumijniekos staigāt, un es vēl biju jauna. Un kas tev visvairāk patīk detailingā? Man ir ļoti grūti, tāpēc, kad es redzu katru sīkumu, katru spraugu, un man gribās viņu dabūt pēc iespējas vairāk, tīrāk. Otra lieta ir tas, ka tu to dari talsos. Un tad vienreiz viņai jautāju, es viņai prasīju, klausies, es esmu dārga. Kā ir kā meitenei būt detailingā? Nav tā, ka kādam ir jāpierāda, ka tu to māki vai ka tu to vari. Tu nedrīkst piedāvāt pakalpojumu, kur tu neesi pārliecināts pats par sevi. Jā. Kāds ir atšķirības starp detailingu Latvijā un Īrijā? Latvijā cilvēkiem ir mazliet vairāk jāiemācās uzņemties atbildību par kaut ko sačakarētu. Vai ir tā, ka detaileri baidās parādīt, kā viņi ir atrisinājuši kaut kādu problēmu, lai citi detaileri neuzzinātu, kā tas ir izdarīts? Tātad, čau visiem, šis ir mūsu 3. podcasts, un šodien pie mums ir Linda, kas nodarbojās ar detailingu. Viņa māk gan pulēt, gan līmēt mašīnas, šadaulainiņas, vai ne? Salons tīrīt. Salons tīrīt. Jā, un tu to visu esi darījusi ne Latvijā, lielāko daļu, pareizi saproti? Jā, sāku, bet īstenībā es sāku Latvijā. Tu sāki Latvijā? Jā, varbūt tās pastāsti, kā tu sāki nodarboties ar detailingu, jo tas nav, starp meitenēm, tas nav populārākais. Man liekas, tagad jau ir, vai ne? Tagad pilnīgi noteikti ir vairāk. Ir, jā. Pirms cik gadiem tu sāki? 15, man bija 15 gadi tad. Tagad man ir... Vai tur izklausās kaut kas nelegāli? Nē, es pastāstīšu, kāds notikās. Man bija 15 gadi, un vispār jau no bērnības man ļoti patīk skrūvēt, kaut ko darīt, un es nebiju domājis, ka es būšu kaut kādā detailingā vai kaut kur. Jā. Es biju domājis, ka es būšu... mehāniķis, ka es kaut ko skrūvēšu. Jā, bet tur izrādās ir jāskrūvē. Nē, man patīk skrūvēt, kā mums bija sētā tas MT vai MT20. Nu, tie vecie traktori vēl ar kloķi darbināmi. Un, to priekšā. Jā, tu zini, ka viņu starterim viņam ir tas viņam automāts. Nav starter, tu esi starters. Pareizi saprati. Tu esi pats starters, jā. Un viņam īstenībā ir starters, un viņš kaut ko nebija. Maz smags kaut kādi 5-10 kg tajos laikos atceros. Un man ļoti patīk, ka viņi tur skrūvē, tur mainīja tās oglītes un visas tādas lietas. Un es domāju, ka es būšu vai nu vetārs, vai nu mehāniķis. Jā. Vai kas bija otra opcija? Vetārs. Man ļoti patīk dzīvnieki. Divi jāskrūvē. Vetārsam tur bišķi varbūt savādāk ir. Bet, jā. Un tad man bija 15 gadi, tad es pazvanīju, kaut ko vajadzēja darīt. Kaut kā vajadzēja. Nezinu, ka es esmu tas lauku bērns, kaut kā mēģinu nopelnīt. Kur tas bija? Lielbērzē, bet Lielbērzē nebija servis vai kaut kur. Tas ir dziļos laukos, tur dzīvoju. Un tas ir kur zemē? Zemgala, vai ne? Zemgala, jā. Jelgava, Lielbērs, tā ir Zemgala. Un tad es meklēju sludinājumos, ko es varētu darīt, kur es varētu piepelnīties. Es atceros vasara. Taču agrāk mūsu vecumā mēs esam tie bērni, kas vēl vasarās visi vienmēr mēģināja kaut ko darīt. Man arī no 13 gadiem jau liks strādāt. Jā. Un tad es dabūju vienu servisu, kur es varēju... Es gribēju iemācīties, tālāk tur tās pieskrūvēt. Tur bija krāsotāji, un es gribēju jaukt un likt kopā tās mašīnas. Tur ilgi man tur nesanāca tā darbība, tāpēc, ka man bija tad vēl kaut kādas paralēli citas lietas, jāmācās un tā. Un tad, kad man pēc tam bija 17, 18 gadi, tad es sāku strādāt Dobelē. Tur īstenībā es paldies Dievam, kad vīrietis man iedeva darbu, jo man toreiz ļoti vajadzēja darbu. Un Baltijas autoservis, ja viņš gadījumā redz to, paldies viņam. Paldies viņam, viņš man toreiz iedeva darbu. Un es viņam pa telefonu, es atceros, pazvanīju, pastāstīju to situāciju, es teicu, skrūvējis kaut ko, es neesmu nekāds profiņš, neko tādu nemāku, bet es iemācīšos, iedodiet man iespēju, un viņš man iedeva, bet sākumā viņš man nolika pie tiem puišiem, kas tur jauc tās mašīnas, kas sagatavo, noņem detaļas tiem krāsotājiem. Un tad viņš saprata, ka tās bija kaut kādas, 3-4 dienas, un tad vajadzēja, kad atdot mašīnu, vajadzēja viņas mazgāt. Un man riebās to darīt, bet es tā vismaz pelnīju naudu. Man riebās, es nevarēju, jo man tas pirmais priekšnieks bija ļoti liels pedants. Man īstenībā, viņš man iedeva tādu... to pareizo ceļu patiesībā. Viņš lika detailingā taču viena no galvenajām lietām ir mazgāšana. Jā, bet es nebiju domājis, ka es būšu mazgāšu mašīnas. Es nebiju tā. Tagad? Vai man patīk mazgāt? Tas pieder pie lietas. Tā daļa detailingā, kas saistās mazgāšanu. Zini, kā ir patiesībā, to salonu tīrīšana, tā ir vienīgā lieta, kas man nepatīk.
bet tos ir jādara, jo tas pieder pie tās lietas. Bet katrā darbā ir kaut kas nepatīk. Un šī ir tā daļa, kas man tā īsti nepatīk. Ok, tad tas bija tur, un tu sāki ar automazgāšanu. Ne auto, tas bija pēc krāsošanas, jā? Nē, tas bija pirms man deva tu mazgātās mašīnas, bet es sapratu to, ka es negribu, kad man nepatīk mazgātās mašīnas, ka es negribu tur visu dienu gumīniekos staigāt, un es vēl biju jauna, un kāds rādīja pirkstu, teica, viņi jau tikai mazgā mašīnas, un bija tā, bet tas man nesaka kaut kādu naudiņu. Un tad es aizbraucu projām uz Īriju, un... Par cik es jau te Latvijā biju iemācījusies gan špaktelēt, bet ne tur baigi profesionāli vai kaut ko, bet es biju iemācījusies špaktelēt, jo papildus tam pēc tās starp tām mazgāšanām pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās gandrīz nebija nekad ko mazgāt, jo piekdienās atdeva auto un tad bija ko mazgāt. Un visas tās iepriekšējās dienas es parasti gāju pie puišiem, prasīju, varu kaut ko palīdzēt. Un tad man bija tāds Harijs, Aigars, viņi man iemācīja špaktelēt, gruntēt un tādas lietas. Tad es aizbraucu Īriju un tas bija tas, ko es darīju. Es krāsoju mašīnas. Krāsoju, sagatavoju, krāsoju un iepazinos ar Maksimu. Tādā veidā, ka es tur krāsoju tās mašīnas, iepazinos ar Maksimu, kurš pēc tam bija mans priekšnieks, jo vienu dienu mēs sačumojāmies, un tad vienu dienu viņš man piedāvāja pie viņa strādāt. Es toreiz tajā dienā uztraucos tā kā kaut kas, ka es neatceros. Es domāju, ārprāts, ko es te... viņš man piedāvāja strādāt, jo viņam vajadzēja palīdzību. Viņš viens pats ar visu netika vairāk galā, viņam bija savs uzņēmums, viņš no MX Tint. Tur, kur es strādāju, Īrijā. Starp citu, ja viņš gadījumā redz arī viņam paldies. Es bez Maksima nebūtu šeit, bez Maksima nerviem un vispārējais nebūtu šeit. Un... Maksimam bija detailings. Maksimam bija detailings. Viņš aplīmēja auto un pulēja un lika keramikas. Es krāsoju mašīnas. Pirms cik gadiem tas bija? Pirms cik gadiem vēl sāk? Es vienkārši mēģinu saprast, kad Īrijā līmēja jau mašīnas. Īrijā droši vien jau līmēja ātrāk mašīnas. Es neatceros, kad es sāku pie Maksima 18. 19. gadā. Bet līmēja jau iepriekš, jo Maksims ar to nodarbojās jau pirms maniem kādus 5 gadus. Viņš jau to darīja jau pirms tam. Un es krāsoju tās mašīnas, un mēs ik pa laikam, es nezinu, es kaut kādus uzlīmes pie viņa gāju prasīt. Tad es atceros, kad es nokrāsojot mašīnu, ja citreiz bija kāds grūzs, tu vienmēr centies nokrāsot, lai nebūtu nekādi paķi. Ne visi tā dara. Citi vienkārši nolgo cilvēks pēc tam, kas grūzīši. Jo man tas bija jādara pašai, un es ciest nevarēju pulēt, jo es nemācēju. Pagaid. Tad, kad es krāsoju. Saliksim pa plauktiem. Mazgāt tev besī nepatika. Jā, pulēt man nepatika, jo es nemācēju. Labs sākums. Jā, jo es nemācēju pulēt. Un es vienmēr centos nokrāsot tā, lai nebūtu nolakot, tā, lai nebūtu nekādi noticējumi un nekā. Un tad es atceros, ka tu iemācījies labi krāsot? Es tā ceru, es nezinu. Bet tad es zvanīju Maksimam un es viņam prasu, pasaka, kā tu dabūni to žiro taukus, kā tu dabūni to tauku ārā, jo es nesaprotu, kas tas tāds ir, tu pulē, tu sēdi un krāsotājiem, es negribu teikt pa visiem, bet lielākajai daļai ir tā, ka tev gribās ātri visu nopulēt to mašīnu un atdod, nevis mašīnu, bet to detaļu. Un tu gribi viņu, lai viņi iet projām, un tu saproti, ka tur nav labi, un tas pulējums neizskatās pēc nopulēta, ka viņš tur izskatās pavisam traki. Un tad es zvanīju tam Maksimam, un viņš man teica, ka tas viss, ar ko es strādāju, tās pastas, tā pulēšanas mašīna, viss ir nepareizs. Tā ir starp citu interesanta lieta, vai ne? Jo krāsotāji, kas ir, viņi it kā visi māk pulēt. Bet viņi, piemēram, ja tu parunāsi ar krāsotāju, kurš pulē, kāds materiāls viņš izmanto pasaulē populārāko zīmolu. 3M. Jā, un ja tu parunāsi ar pulētājiem, varbūt ir kaut kādi daži, kas izmanto reālus viens rokas pirkstiens saskaitām, ko es zinu klienti, kas izmanto 3M. Tie varbūt ir vēl kaut kādi, nedrīkst tā teikt, vecāku gada gājumu cilvēki. Es tā drīkst teikt. Tagad mainās, jā, bet krāsotājiem viņiem, viņi... Jā. Ir, var sakot, atšķirības starp pulētājiem un krāsotājiem. Protams. Jā. Un tad vēl viņi saka, kad... Tu māki abus. Es nedrīkst tā teikt. Es tik sen neesmu krāsojis, bet nogruntēt, sagatavot, protams, sev vispār elementāri. Nu labi, un tad tu sāki strādāt pie tā Maksima, un tur Īrijā tur... Pirmajā dienā es braucu mājās un domāju, jo, kā bija, tas Maksims bija man tā kā draugs, un es domāju, es negribēju
Ja tu sāc strādāt kopā citreiz ar kādu no saviem čomiem, tu tā kā Jā. sabojā iespējams tās attiecības, un es par ļoti to negribēju, bet es gribēju stabilu darbu. Un es atceros, kad es braucu mājās un es tā uztraucos, man bija tā, es savu galvā domāju, kāpēc es te atnācu, un kāpēc es būtu darījusi to, ko es māku, un viss nebūtu te pērusies. Un viņš pirmajā dienā man iedeva nolīmēt resti Audi. Tev vajadzēja uzreiz līmēt, jā? Viņš man parādīja, kā viņš man teica, ņem šitā Tas ir vienkārši. Jā, es nenolīmēju. Nenolīmēju. Okay. Es vairāk stundas līmēju tur dažas tās līnijas, lai man nesanāktu ar caurumiem, lai chroms nespīd ārā. Jā. Un es domāju, kāpēc es te atnācu. Nākamajā dienā es atnācu ar jaunu Iedvesmu. Es teicu, man sanāks, es kaut ko skatījos YouTube video un tā. Bet zini, kas ir interesanti, tad, kad es vispār sāku, kad es krāsoju un kaut kādas tādas lietas, visa informācija tu nevarēji atrast YouTube vai kaut kur. Tagad ir diezgan daudz, jā. Tagad visu var atrast, un arī pirms 5 gadiem varēja, bet, kad es sāku to darīt, tu nevarēji atrast tādas lietas, jo es atceros, ka man vajadzēja sametināt tur detaļu vienu, un es zvanīju ātri vienam Serjožam, un es teicu, Serjož, tu esi bijis pa mans garāžā? Viņš saka, esmu. Es saku, atceries, man tur tas metināmais, bet runā ātri, jo man daudz nav kredīta. Es saku, kā viņš strādā, kā viņu iedarbināt. Metināmo? Jā, pusautomātu. Viņš man pateica, man tur vajadzēja dibanu piemetināt klāt mašīnai. Tur viens puisis iesāk, nepabeidz, aizgāja projām, kaut kādu viņš tur piedzērās. Tā garāžās notiek citreiz. Un tad viņš tur, un man atstāja vienu pašu, un tad, kad tu strādā viens pats, tev ir priekšnieks, kurš pats no tā neko nesaprot, un viņš saka, izdomā. Tad tev kaut kā ir jāizdomā. Un viņš bija tur lielāko daļu jau sametinājis aizmuguri, un tad es zvanīju, prasīju, kā tā stiepla tur jānoregulē, kā tā gāzi. Okay. Viņš man saka, bet paņem tur no sākuma citas detaļas, pamēģi, un es atceros, kad es ar viņu runāju, es gribēju viņam prasīt, kuras tur bija tādi tie gāzē, tas uzgalīts. Jā. Un es viņam prasīju, un man izlādējās, nevis izlādējās, bet beidzās kredīts. Un viss. Bet man sanāca beigās, un viss bija kārtībā. Okay. Tad tu arī metināt māki? Nemāku. Es vienkārši kaut kādu šūs tur sametināju, viss bija kārtībā. Okay. Pēc tam noslīpēju, un viss. Mašīna izgājas kārtībā. Labi, bet kas tev, tu tomēr paliki tajā industrijā? Tas bija tāpēc, ka nebija varianti, vai tev tomēr sāka patikt tur kaut kas? Tad, kad sanāca, tad sāka patikt. Es gribēju ļoti līmēt. Kā ar visu dzīvē, ne? Kā ar visu. Zini, kā man laikam arī paveicās tas, kad es iepriekš krāsoju mašīnas, tātad slīpēju. Slīpēju špakteli un vispār. Es plus mīnus sapratu ļoti ātri, kā turēt pareizi to pulējumu mašīnīti. Kā viņu labāk tur dabūt ašvīks ārā. Jo pašu pirmo reizi, kad Maksims man iedeva to pulējumu mašīnu un teica, te būs vieglā pulēšana. Un man bija ļoti bail, jo kad tu krāso un pulē, ar to mašīnu ļoti viegli ir izraut cauri. Un tā ir gadījies, kad tu krāso, tad tu tagad gribi nopulēt tur tajā slieksnītī kaut kādu vietu, un es tikko nesen nokrāsojos, un viņi izraujās cauri. Un es biju ļoti uztraukusies, ka man būs tieši tāpat, kad nevar to pulējumu mašīnu, to rupis turēt ilgāk par 3 sekundēm. Un es ņēmu to mašīnu, un es šitā darīju. Un tad Maksims pienāca, un viņš man parādīja. Tas arī bija viss. Un tad kaut kāda teiksim, cik tavuprāt tev pagāja ilgs laiks, līdz tu sāki pulēt, un ka tu pēc tam varētu pateikt, ka tu jau mācēji pulēt? Plus mīnus, es nesaku dienās. Nē, es vienkārši tā domāju. Ilgi? Es uzskatu kaut kāds pusgads stabili. Bet es dienā to darīju. Lai Maksims vairāk neietu un nepārbaudītu. Okay. Lai viņš varētu teikt, ka viņš... Tajā komandā, kur tu biji, tev bija... tu tas saka, ka tu YouTube skatījies, kā to darīt. Tur bija kāds komandā, kā līmēt, jā, bet tur bija kāds, kam varēja pienākt paprasīt, kā pareizi pulēt. YouTube? Nē, tur komandā jūsu. Jā. Vai tas bija viss uz tevi? Nē, kā bija? Es atnācu pie Maksima strādāt, jo viņš gribēja bišķītiņu paplašināties, un bija viens puisis, kas ar viņu tajā brīdī strādāja. Un pēc kaut kādām 2 nedēļām viņš aizgāja projām. Ātri. Jā, un tad es paliku vien pati ar Maksimu. Bet Maksims mācēja pulēt? Maksims, viņam jāmāk pulēt, viņš ir priekšnieks. Nav obligāti. Viņš ir priekšnieks. Nav obligāti. Viņam varbūt tās ir jāzina, kādam ir jābūt rezultātam. Maksims zina, kādam jābūt rezultātam. Okay. Jā, un tad viņš man nāca, viņš teica, tev var labāk. Okay. Bet kā nepateica? Tā kā skolā. Tā nedrīkst teikt. Jā, bet viņa mīļākais teiciens ir riši. Ja tu, piemēram, būtu... Ja tev kāds iemācītu, ja tev kāds blakus strādātu, mācītu, ātrāk būtu? Protams.
Protams, ka būtu vieglāk. Bet es īstenībā nezinu, kā bija. Tev parāda, kur stāv diski, kādi diski. Tu ar laiku pats plus mīnus saproti, uz kuras krāsas var ar tādu disku vai ar tādu disku. Jā. Un kaut kā tev aiziet. Ja tev, īsti jau tādas lietas, laikam, es nezinu, tu prasi cilvēku, ja tev ir kāds blakus, varbūt pirmās nedēļas, jā, tu varbūt prasīsi kaut ko. Pēc tam kautrējies. Es nezinu. Bet es domāju, ka, ja tev ir kāds blakus, ar kuru pastu labāk. Nē, gan jau, jā. Jo tās pastas arī es mēģināju, jo par cik, ja tev ir priekšnieks, viņš kādreiz kaut kur izbrauc, kādreiz kaut kur aizbrauc. Bet tu nedrīkst gaidīt, kamēr viņš atnāks. Un klausies, ar kuru pastu šito te pulēt nost. Tur hologramu noņem tev pēdējo soli. Tu uztraucies mazliet. Jā. Un, tu vienkārši ņem un risina. Šito pamēģina. Pēc tam jau, kad tu saproti, kā pulējās, tad jau tu, principā, es nezinu, tev ir garāžā 3 pastas, kuras tu izmanto. Plus mīnus. Nav tā kā, varbūt es nevaru tā teikt, bet ļoti daudziem ir. Es varu tā teikt, jā. Ļoti daudziem stāv ļoti daudz produktu nevajadzīgu. Bet pa lielam, vismaz mans uzskats tāds ir, pa lielam tev ir vajadzīga tā stingrā pasta, vidējā un tā pati vieglākā, kas tev... kas mīkstām lakām. Jā, un viss. Bet principā varētu, lielāko daļu taču varētu ar 2 izdarīt, vai ne? Principā, jā. Varētu. To trešo vajadzētu kaut kādām Toyotām, Malnām, Land Cruiser, bez metālika. Bet citiem stāv ļoti daudz tās pastas, šito mēs varam izdzēst, jā? Nē, labi. Citiem daudz viņas stāv un visādi liek, bet katram savs. Droši vien mēģināju. Nē, jā. Tev, mēs arī bieži vien klientiem iedodam tāpat pamēģināt. Pasta. Jo? Jūs iedodiet? Jā, mēs tam nedavām, lai mūsu vēlās pastas. Nē. Tev jau grūti no tā rūpes dabūt, tāpēc es tā lielās cerības nelieku. Jā. Bet es iedošu pamēģināt. Labi. Jo viņa neput un griež lieliski. Neput un griež. Un man tieši patīk tie putekļi. Man ļoti patīk tie putekļi. Tas bija tas, ko es sajūtu tajā brīdī un teicu, jā, šits ir šitā nesmerdēs un būs bez putekļiem. Bet dosim viņai iespēju. Labi, iedosim. Kas tev visvairāk patīk detailingā? Viss man patīk. Viss? Izņemot mazgāšanu. Izņemot mazgāšanu. Nē, pa lielam tas arī. Bet zini, kā ir citreiz man ir tā, ka man ir bijušas vairākas dienas pēc kārtas līmēšana un pulēšana, un tagad man ir jāiztīra salons. Un es to daru ar prieku, jo ir kaut kas cits. Jā. Ja ir kaut kādas dienas, kad es saņemos, es tur iztīru klientu mašīnu, pēc tam vēl savēju, tur paņem iztīru. Tas salons laikam nevienam detailam līdz galam nepatīk. Jā. Tīri. Es tā domāju. Man arī nepatīk, pilnīgi noteikti. Nepatīk. Man ir ļoti grūti, tāpēc, kad es redzu katru sīkumu, katru spraugu, un man gribās viņu dabūt pēc iespējas vairāk, tīrāk. Cits pat varbūt nepamanīs, bet man ir... Cits vēl nesamaksās. Cits vēl nesamaksās. Jā, tāpēc, ka tā salona tīrīšana, viņa tāda... Tur tā cena politika vispār ir izplūdusi. Es zinu, ka ir tur čaļi, kas taisa par 70 eiro ķīmeni, un es zinu, kas tur bez 250 eiro nemaz neies klāt. Un man liekas, tas pamatot, lai salonu kārtīgi iztīrītu, vajag... Laiku. Tu tev vajag vismaz pilnu dienu, pēc tam tev vajag izžāvēt to mašīnu. Yes. Tev vajag mitrumu savācēt, tad tev mašīna tā stāv iekšā. Tas, lai izdarītu to visu pareizi, tur vajag daudz laika. Ja citur to dara par 70 eiro, kā tu vari paprasīt, nezinu, tur 250, 300 eiro. Ir grūti droši. Un tad tev sanāk, ka tu izdari darbiņu, kurš līdz galam nav novērtēts. Tāpēc, ka tirgu ir tāda situācija, kad citi tev vienkārši tornadoru iztīrīs sēdekli, un otrs tev mazgās ar mazgājošu ekstraktoru. Audumu salonu tīrīs, griestus tīrīs, siksnas viss iztīrīs, zembeņķiem viss iztīrīs. Nav vai tad, piemēram, tā, es nezinu, tu atbrauc, piemēram, pie viena, un viņš to prasa pa ķīmisko 70, prasa 200, un tu domā, labi, es piebraukšu pie otra, un tev tur apmierina tā cena, un tu brauc pie tā, tā ir. Es vienkārši saku, ka ir, tas reāli tā salona tīrīšana detalizēta, viņa... Tas, ko viņa patērē tavu laiku, ir nevienmēr novērtēts līdz galam. Protams. Tāpēc tev ir jākonkurē ar tiem, kas ir tirgu. Zini, kā es saku, kad man, piemēram, ir viena tāda forša kaimiņiene, viņu slēgt zem pie manīm tīrīt mašīnu. Un tad viņa gan nopulējas, uzlikus keramiku pie manīm ir, un tad viņa dzen savu un gan savus draudzenes mašīnas. Un tad ir tā saucamā tā vieglā tīrīšana, kā es viņu saucu. Es viņu saucu par vieglo tīrīšanu, kad tu smuki iztīri salonu, izsūc beņķus, visas tā sailītes un vispārējo. Un tad vienreiz viņai jautāju, es viņai prasīju, klausies, es esmu dārga, jo es dzirdēju, ka tā saka. Un viņa man teica, priekš tavas kvalitātes nē. Tad ir skatībā. Jā, tad jau viss ir labi. Ja tiem, kam dārgi, tie nav tavu klienti. Tieši tā.
Tieši tā. Viņam vienkārši varbūt citu kaut ko. Man arī nebrauc tādi vairāk. Man nevis vairāk, bet vispār man nav tādi, kas izdara lētāk. Varbūt sākumā bija kaut kādi. Pašā sākumā. Nu jā. Ok. Pastāstīji, kāda vispār izstāsta tavu darba dienu. Cikos tu stāsti darbiņu? Nu, tu pati uz sevi strādā, tu droši var izvēlēties. Tā kā vajag, tad arī sāku, jā. Citreiz 7 no rīta, citreiz 9 no rīta. Nu, tā kā vajag, tā kā, ja tur, nezinu, atkarībā, nu, tiešām viss ir atkarīgs pēc situācijas, kāda tur mašīna iekšā, kas tur man ir, kāds darbs ir jāpaveic un kad jādod tā mašīna. Un jā. Ok, un tev kā meitnē, cik fiziski ir grūts šis darbs? Es pateikšu godīgi, tas nav grūti. Tev vajag tikai un vienīgi pacietību. Jā, tev vajag, bet es ticu, ka ne visu to var izdarīt, jo viņiem pietrūkst pacietības un arī tā fiziskā forma nav. Es drīkst tā teikt, ja? Nav arī tā, vajag tev bišķītiņi būt fiziski sagatavotam, lai tīrītu salonu, mazgātu beņķus un, nu, tos griestus tur šrubētu ārā. Pa motoru pārsagu nopulēt. Nu, nav jau grūti, tu nebeidz. Nē, es jau nesaku, ka ir grūti, vienkārši normāli slodzi mugurai. Jā? Jā. Es nezinu, normāli. Bet tev labi kaut muskuļu uztrenēt. Nē, patiešām, man vispār tādas problēmas ar kaut kādu pulēšanu vai kaut kādu kapotu nopulēt vai jumtu. Nu, nē, ja tev ir kaut kas pa augstu, paņem trepīt. Un, liekas, tas jau ir standarts pieras. Vienīgais, kas ir tad, kad tu skrūvē salonus, vai vispār kaut ko skrūvē, nu, pirms līmēšanas, ja tev ir jāizjauc mašīna vai kaut kas tāds, tad citreiz ir varbūt kaut kādas skrūves, kurus tu nevari atvilkt. Nu, vienkārši nevar fiziski atvilkt. Un tad pēc 15 gadiem tu jūti šitās vietas. Un tas arī ir vienīgais, kas ir varbūt man tā, nu, fiziskajam, es nezinu, tas ir vienīgais, ko es... Tas sanāk nav nemaz tik grūti. Fiziski. Es domāju, nē, bet kā kuram citam tu iedod mašīnu iztīrīt, un viņš vairāk nekad to negrib darīt? Tas ir pacietības droši. Nu jā, es arī tā domāju, jā, iespējams. Nu jā, man liekas, ja tev ir pacietības, sēdi, pulē un viss, tas tiešām nav grūti. Es vismaz to daru ar tādu prieku. Un es vienmēr pēc pulēšanas, ja man ir bijusi tikai pulēšana vai kaut kas, man vienmēr ir pēc tam kaut kāds treniņš, tāpēc, kad nu, tas nav kaut kas, kas tev nogurdina. Ok. Nu, treniņš jau padara spēcīgāk tikai. Nu jā, bet tāpēc arī nenogurst. Tāpēc jau. Un, nu jā, vienīgais ir bijuši kaut kāda salona tīrīšanas, tad citreiz tu atnāc mājās un Bet tik līdz tu atnāc mājās, tev visu tu jau esi atpūties jau. Viss kārtībā. Labi. Un kā ir kā meitenei būt detailīgā? Nav tā, kā, nezinu, kādam ir jāpierāda, ka tu to māki vai ka tu to vari? Es atkal domāju... Vai tev ir bijusi tāda sajūta? Nu, droši vien nav neviens tev acīs pateicis, ka klausies, es neesmu īsti drošs, vai tu varēsi nopalēt to manu mašīnu. Nē, pa pulēšanu tiešām nē. Vai man bija tā iepriekš, kad es krāsoju mašīnas pa diskiem, man atveda diskus un arī man teica, tu viņus paņemsi, jā? Un tā bija laikam, un es nesu ārā tos diskus, saku, jā, un es tālāk, un tā ir vienīgā bijusi tāda reize. Bet es īstenībā domāju, es nevis domāju, zinu, man liekas, ka tā ir. Kad sievietei vispār ļoti daudzās sfērās sevi ir jāpierāda bišķītiņi vairāk nekā vīriešiem. Tik līdz tu sāc kaut ko darīt. Es nerunāju tur par kaut kādiem ofisa darbiem un manikīrs un tā, jo tas uz vīriešiem ofisa darbi attiecās uz vīriešu, bet manikīrs, skaistumkopšana, tas varbūt nē. Jā. Bet es paņemšu, piemēram, mans brālis strādā celtniecībā, un es arī kaut kādas reizes aizgāju viņam palīgā tur krāsot sienas. Jā. Un es tagad braucu ar to pacēlāju, un es uzbraucu, piemēram, uz kaut kā, kas stāv uz zemes, bet tu esi 8 metru augstumā, un tu brauc... Neredz īsti. Un tu uzbrauc virsū kaut kādiem profiliem, reģipšu profiliem. Jā. Un tev saka, tā jau meitene, ko viņa te atnākus. Ja čalis uzbrauc virsū, viņš saka, ko viņa te mētājās man te? Vai arī, ja es kaut ko izdarīšu mašīnai, viņa pateiks, protams, tā meitene, ko viņa te iedomājas. Ja čalis vīrietis izdarīs kaut ko ne tā, viņam pateiks, nu ko, gadās. Nu, gadās, jā. Jā, gadās. Kam negadās? Man tā no dzīves ir viens piemērs, kad es krāsoju mašīnas. Slīpēju pelēku krāsu, pirms krāsošanas sagatavoju, un tā bija slapjā slīpēšana tieši pirms krāsošanas, un patiešām ar roku. Nu, tādu detaļu nevajadzēja roku slīpēt, bet es
kā pateikt īstenībā latviski, noslinkoju Jā. un slīpēju roku. Bet es uzskatu, ka tajā brīdī, kad es krāsotājs krāsoju, jo es tajā brīdī viņam sagatavoju to mašīnu, viņš varēja pamanīt, ka tur ir tā švīka. Es ievilku švīku, man pēc tam, kad tā mašīna ir gatava, stāv apkārt vīrieši un saka, kas te ir? Nu, rāda man to švīku, un tā sieviete, man viņa sieva, priekšnieka sieva tajā laikā, kad es vēl krāsoju, viņa teica, ka varbūt tas nav īstais darbs priekš tevīm, jo es ievilku tur mazu švīku. Šitā te no viens reizīts, jā. Labi, varbūt tās ir kaut kāds priekšrocības tītālīgā būt esot meiteni. Es nezinu, ir? Es nezinu, tev prasa Es nezinu, kādas priekšrocības. Es nezinu. Nē, man patīk, man ļoti patīk tas, kad varbūt sievietes nāk un runā foršāk, un viņas tā varbūt uzticās. Piemēram, īrijā man ir bijuši ļoti daudz, ka meitenes atbrauc, un viņa teica, es braucu šeit, jo man teica, ka tu te esi, un varbūt, ka tā man ļoti patīk, ka ir tāda sieviešu solidaritāte. Jā, varbūt ir kaut uzticība savā starpā. Ka... Jā, varbūt nevienmēr, bet jā. Interesanti. Vai citādāki priekšrocības, es nezinu. Es neuzskatu, ka es atšķiros no citiem cilvēkiem, no kā vīriešiem vai kaut ko. Es gandrīz, nezinu, es varu... Visu var. Visu nē. Es visu varu. Visu nē. Visu nē. Viens cilvēks visu nevar izdarīt. Interesanti ir tas, ka meitenes tomēr nav tik daudz industrijā pārstāvēts, bet tas mainās ar laiku. Man liekas, tas ir forši. Tāpēc, ka, ja tev ir man liekas, ja uztaisi tādu foršu darbu vidi, es neesmu pie tevis bijis, bet esmu redzējis bildēs un videos, tev tur izstāst diezgan kārtīgs viss. Ir gaišs telpas, tur laba gaismiņa ir un tā. Un, ja tev, es atvainojos, tad galīgi nočakarēts auto, zini, pilnīgas, kad ir pilnīgi sauss, tad jau ir patīkam strādāt tādā mašīnā. Ja neatved pilnīgi galīgus sačakārts, ir arī tādi, bet vispār ir patīkami. Jo tad, tad ir krasāka atšķirības starp. Pēc tam padarīt tā darba, tad ir krasāka atšķirības. Protams, jā. Tas rezultāts ir daudz acīm redzamāk. Jā. Otra lieta ir tas, ka tu to dari Talsos. Ja? Tals nav pat lielākā pilsēta. Jā. Latvijā. Jā. Un es zinu, ka Rīgā detaileriem ir, piemēram, ziemā ir grūtāk iet un nav tā darbiņa. Nav tā darbiņa tik daudz, un arī, manā arī skatījumā, zin kā, reģionās ir ļoti daudz grāns ceļu. Man liekas, to mašīnu uzturēt tādā foršā stāvoklī ir daudz grūtāk. Un tāpēc jautājums par to, cik populārs vispār ir detailnieks tādos Talsos. Es zinu, ka tu tur neesi vien, kas ar to nodarbojās. Tur ir, vēl viena toča zina. Jā, un... Kā iet vispār Talsos? Es nezinu, labi iet, un arī tiem foršiem puikām visiem labi iet. Man vismaz liekas, visiem pietiek darba, visiem viss ir kārtībā. Un, kā vispār tur skat, kas ir tādi populārākie, teiksim, pakalpojumi? Īstenībā, ja tā godīgi ir kaut kāda, laikam, sezoniņas, tad ir pulēšana, keramika. Pavasarī droši vien ir salons. Jā. Kad ir tas salons iztikrīt, jā. Un, piemēram, es nezinu, šogad man nebija tādu, kad kaut kādās noteiktos brīžos kaut kas bija tāds visejošākais. Pavisam godīgi var teikt, ka visu ziemu bija kaut kāda, tad bija aplīmēšana, tad bija kāds nopulē. Bet aplīmēšana, tu domā tā hromadzēšana? Hromadzēšana, salona aplīmēšana. Tas vispopulārākais tev? Talsos, jā, jo tomēr tie ir talsi. Un, kad pasaka cenu pilnai mašīnas aplīmēšanai, tad ne visi to grib. Jā. Tā cena nav maza. Salīdzinoši, jā. Viņi nav. Bet, piemēram, sliekšņus nolimēt riska zonu. Jā, protams, tāda ir. Jā. Es saucu visu par aplīmēšanu. Chromu, PPF, viss tās man ir pieskaitīt. Kāpēc mašīnas ar chromu taisa tik daudz? Kāpēc ražoja? Bet tagad jau atkal nāks tas chroms ārā, vai ne? Nē, es laiku mašīnas chromu, es vienkārši... Man arī mašīnā bija chroms, arī nolimē malu, man arī nepatīk. Ļoti labi, lai taisa ar chromu, lai brauc pie maniem pēc tam. Es domāju, kāpēc tik daudz, vai tad ir tāds... Incenti jaunai mašīnai, kad jaunu pasūta, tad ir... par Shadowline BMW droši vien ir jāpiemaksā. Jā, tā viņi saka. Bet viņš pēc noklusējuma nāk chromēts? Viņš nāk melns. Melns nekrāsot. Nekrāsot, jo viņš ir ļoti viegli sabojājies. Tad jau chroms, vai ne? Es vispār domāju, ka cilvēki izvēlās chromu. Vai viņi, kad jaunu mašīnu pasūta, tad nepiefiksē to vienkārši. Piemēram, Audi arī visi nāk ar chromu. Audi kuri? Audi vispār, Q7, A7. Nē, ir jau tie ir no rūpnīcas arī, kas nāk ar Shadowline melno, jā. Bet tagad, es nezinu, es nevaru apgalvot, ka tā ir, bet es dzirdēju, ka
Tās pašas jaunākās vairāk nenāk ar melno, kad viņas visas nāks ar chromu. Visur. Jā, es tā ļoti ceru, arī, Viņus ka tā vieglāk būs. sadedzināt. Jā, es ļoti ceru, ka tā arī būs. Un ka Būs viss darbiņš. kārtībā. Tieši tā. Varētu iemācīt kādam aplīmēt. Varētu, šitas tāds sāpīgs jautājums īstenībā. Noteikti, ka varētu. Bet tad, To chromu dzēšanu. Jā, tas vispār ir viegli. Man Tas ir liekas- viegli, jā? Nu, jā. Man liekas, man pacietība nepietika. Nē, nu, atkal. Man vienmēr licies, ka man nav pacietības, bet Jā. man citreiz puiši redz, ka es tur, nu, tās restas tur līmē tiem Audi vai Nu, jā. tiem jauniem BMW, vis tās mazās, zini, ir tādas, tās mazās restas ar tiem Kvadrātiņi? Jā. Jā. tādiem. Un tad, kad tu apsēdies un sāc viņu līmēt, viņi saka, šito pacietību tev. Jā, bet tur man tas nav liekas- lētāk nopirkt jaunu resti. Vienkārši māju. Es domāju, ka ne pašiem jau no tiem. Nē, varbūt. Neesmu nekad meklējis, neesmu Ok. interesējusies. Jā, varbūt. Ok, un tātad talsos viss kārtībā, ja? Nu jā, man liekas, visiem talsos viss ir labi. Te Rīgā tikai jūs domājat, ka tur viss ir slikti. Mazpilsēta. Nē, es nedomāju, ka ir slikti. Es vienkārši... Nē. Man būtu, bet tad man vienkārši liekas, ka man būtu katru dienu mašīna jāmazgā, lai... Nu, redz, es atbraucu pie teviem, un man ir jānomazgā. Bet Jā. vakar arī es braucu. Vakar es biju līdz Jelgavai aizbraukusi, nu, un tagad ir jānomazgā mašīna. Es rītā gan jau. Nē, rīt arī jābrauc. Nu, jā. Jo, nē, es jau nedomāju, ka tur talsos nav. Vienkārši manā skatījumā, ja es, piemēram, gribētu sev atvērt detailing pakalpojumus, laikam tā talsi nebūtu... Man arī tas nebija plānā. Tā vienkārši notikās. Tā vienkārši notikās, jā. Tā vienkārši notikās. Ja tukumā ir pilns, Jā, to man arī tukums saka. ir pilns. To Nu, man viņam, arī man saka. liekas, tukums ir Perekupu galvaspilsēta. Jā, bet man ir daži plači, kas brauc pie maniem no tukuma. Un... No tukuma, jā? Jā, un viss kārtībā. Bet talsos taču arī plači. Jā, un no dalciem arī, protams, brauc. Pereku viņi arī brauc, jā. Kas brauc aplīmēt, kas kaut ko uzlīmēt vai nopulēt. Un ir daži savu plaču. Un man īstenībā, es nezinu, pietiek, viss ir kārtībā. Un gan jau citiem arī. Tad jau mums vajag parunāt, kā tu esi nonākusi līdz tam, ka tev pietiek viss. Man tāds jautājums ir. Nu, kā pietiek? Darba pietiek. Nē, kāpēc viņš pietiek? Es ļoti ceru, ka es daru visu pareizi. Visu nē. Acīm redzot, tu dari kaut ko Jā. pareizi. Mums vajag noskaidrot, kā tu to dari. Kā tu pārdod? Zini, kā īstenībā ir. Kā es pārdodu? Es no sākuma, tā kā visiem droši vien, es neesmu bijis nekāds baigais mārketinga speciālists, tur sociālo tīklus, jo man ir vieglāk nofotografēt, reku mašīnu stāvu, es nofotografēju, man tā ir vieglāk. Man ir ļoti grūti tur taisīt kaut kādas reklāmas vai kaut ko tādu, bet, nu, par cik nav variantu, tad Jā. to sāc darīt. Un tad es no sākuma sāku ar tām bildēm, pēc tam sāku video, un tad es atceros, ka es sēdēju pie viena drauga ģimenes, un viena tāda Santīna, viņa saka, Lin, tu redzēji, tajā video, kur tu runā, tev tur 12,000 skatītāji, a tajā video, kur tikai mašīnas, tur ir knapi 1000. Un tad es teicu, jā, es jau Būs sapratu. Būs jārunā, jā. Man bija Nu, līdzīgi, tad, ne tādā ziņā līdzīgi. Pirms tam mēs tur kaut kādas produktu bildes likām, un es vispār gribēju bez sociālajiem tīkliem iztikt, bet es arī tā gribēju. mūsdienās tā nesanāks. Tā izstāsta. Nē. Jā, tā runāšana svarīga. Tas ir arī klientiem, tiem, kas agrāk bija tā, zini, ieliek iekšā to mašīnu, vienkārši stāv spīdīga mašīna, vai arī uztais bilde pirms un pēc. Bet, labi, pirms 10 gadiem tas bija aktuāli, pirms 8 bija aktuāli. Norebušies jau visiem tādas bildes Tās pirms un bildes, pēc. jā. Jā. Pastāst. Nevis, un pat arī pastāsti, kā tu to izdarīji. Parādi kaut kādu knifiņu. Bija, piemēram, uz mašīnas bija kaut kāda problēma. Piemēram, putnu sūds bija. Ko tu izdarīji? Tu viņu izpulēji vai tu viņu pakarsēji un viņš pazuda? Viss ir jāstāsta, jā. Nav viss jāsaka, pastāst kaut ko interesantu. Cik var likt iekšā vienkārši pirms un pēc. Bet redziet, bet iet pirms un pēc. Man vēl joprojām plus mīnus tā ir. Jā, manā skatījumā būtu vēl labāk. Tavā skatījumā. Varbūt es kļūdos. Nē, gan jau, zin, kā ir jau vairāk cilvēku, jau vairāk viedokļu un no katra vai kaut ko paņemt. Tā ir. Vai ir tā, ka detaileri baidās parādīt, kā viņi ir atrisinājuši kaut kādu problēmu, lai citi detaileri neuzzinātu, kā tas ir izdarīts? Es īstenībā domāju, ka jā. Tā ir, jā. Es domāju, ka jā. Tu esi atradis kaut kādu, piemēram, knifiņu, un tu negribi padalīties, kā tu
Kā tu, piemēram, tradicionālā veidā to problēmu būtu jāatrisina pāris stundās, bet tu esi atradis veidu, kā to izdarīt pusstundā. Ātrāk, jā, viss nedrīkst stāstīt. Man ir tāds sajūta, ne attiecībā uz tevi, bet vispār. Bet es atkal nevaru runāt par visiem. Bet pa lielam, ja kāds tur atnāktu, piemēram, es nezinu, man pazvanīt, paprasīt, klausies, nezinu, kā šo situāciju vēl var atrisināt, vai kādus tur pastus izmantot kaut kam. Vispār nav problēma, ņem un dari, bet tu padod informāciju, kā to izdarīt, bet... tā tad tev strādā, tu klausies, tev ir Google konts? Nav vēl, jāuztais. Jā. Jāuztais, Juri, jā. Es centīšos to izdarīt kaut kā tagad, jo nav, kad tu dari visu viens, tad ir... Uztic kādam? To izdarīt? Jā, man tur bija bišķiņ čakariņš, bet to var izdarīt. Jā? Man tāds viens foršs Niks ir, es viņam pajautāšu. Papars Nikam. Nika dzirdi? Sakārto Lindai. Google kontu. Mēs to kartiņu uztaisīsim. To Google jūsu kartiņu. Jā. Labi, es ceru, ka viņš mācās. Es domāju, ka viņš mācās. Niks gudrs. Niks man raksta rēķinus. Niks gan jau mācās. Viss izdarīt. Nav variantu. Tagad vairs nav variantu. Būs jāmāk. Jā, labi. No kurienes pie teviem brauc? Īstenībā no visurienes. No visas Latvijas? Man ir bijuši no Liepājas, Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, Dobeles. Brauc. Un zin kā, un tas ir tikai mīrs to, ka saka, oi, tu jau te tik tālu tāpat neatbrauks. Jā, varbūt vasarā man uzraksta daudz vairāk cilvēki un man raksta, es cerēju, ka kaut kur Rīgā, vai arī es cerēju kaut kur tuvāk. Tie, kas grib, tie arī atbrauc. Tas ir forši, kā tā ir, kas brauc. Man viena meitene teica, ja pat tu pārvāktos, es vienalga brauku pie tiem. Gan jau vēl kāds tā darīt. Jā. Lietuvā vismaz ir divas pilsētas, ir Kauņa un Viļņa. Tādas lielas, Latvijā tikai Rīga. Tāda liela. Kāds ir atšķirības starp Dītelnieku Latvijā un Īrijā? Un Īrijā. Kas ir tāds? Tās būtiskākās, ko tu redzi? Viena no tām lietām, ārprāts nezinu, vai es tā varu skaļi teikt, bet... Skaļi nesaka, pasaka, kā ir. Uzņemties atbildību. Latvijā cilvēkiem ir mazliet vairāk jāiemācās uzņemties atbildību par kaut ko sačakarētu. Vismaz tas ir mans viedoklis, jo tu, piemēram, nezinu, te pulē kaut ko un tev izkrīt spoguls ārā. Tas ir vienkārši piemērs. Es esmu dzirdējusi, ka tā vienkārši notiek. Un tev izkrīt spoguls, un tas garāžā tas dītēlērs atvainojās tam saimniekam un pasaka, man tā gadījās, nopēr spoguli, mēs tev ieliksim. Īrijā tu tā nevar. Nē, tev izkrīt to arī lietas kopā. To arī nopērts vietā un lietas par sačakarētām detaļām. Pareizes runāt, sačakarēts, jā, tā var teikt. Tev ir jāatrisina, kā viņu izdarīt tā, lai tur klients ir apmierināts ar to, ka tu nevari atstāt un domāt, gan jau nepamanīs. Man vienreiz bija tāds gadījums, kad man likās, ka es pat esmu vainīga. Vienmēr, kad tu līmēji, jātais nācis ir ciet katru reizi. Tu nogriezis aiztais ciet nācis. Jā. Es jau šo daļu es jau esmu apgūst. Jā, aiztaisiet, ir gadījušies pašai kaut kādas, kad iedru vēderā, jo atstāja vaļā vai kā. Bet es noliku uz beņķa, un es tagad skatos, un tas beņķis ir sagriezts. Un, es sarunāju, ka tur apmaina to detaļu un visu. Un beigās tieši to viens pilventiņu. Un beigās tas cilvēks, ka nāk pakaļ mašīnā, viņš saka, paldies, ka tu man salabojumu. Bija jau, jā. Bet, vienreiz dzīvē tā arī gadījās. Jā. Bet, piemēram, par to gala produktu kvalitāti. Viņas ir vienādas? Ir, jā. Tas, ko uzstājas. Man liekas, īstenībā jau... es nevaru teikt, ka mans pakalpojums šeit atšķirās no Īrijas pakalpojuma. Noteikti ne. Bet citiem. Es, piemēram, esmu dzirdējis par dītēlinga mammas zemi Ameriku, ka tur tie standarti esot stipri zemāk. Tie, kas tur ir bijuši. Es neesmu bijis Amerikā, es tev nevaru. Es runāju ar tiem, kas tur ir bijuši un redzējuši tās dītēlinga darbnīcas un kā tur rezultātu uztaisa. Anglijā. Amerikā, jā. Jā, ka tur... tur nopulē mašīnu uz ielu vienas dienas laikā, un tur visus... Tev Latvijā ar tā nedara? Visus apmierina. Labi, nav runa par to, ko uz ielas, bet par to gala rezultātu, ka tur nav gluži izpulēts ārā, varbūt tur kaut kāds arī... Bet mums nav jādomā, kā viņiem tur Amerikā. Mums nav, es vienkārši domāju, vai ir kaut kāda atšķirība starp pa cenām. Es nezinu, pa cenām... Gala patērētājiem. Gala patērētājiem. Es īstenībā domāju, ka, ja mēs salīdzinām ar visu finansiālo stāvokli tur un šeit, tad ir līdzīgi.
Nu, ar izmaksām tur un Jā, šeit. Jā. tad ir līdzīgi. Ne, bet es domāju, cilvēkiem taču interesē, cik maksā, piemēram, nopulēt mašīnu. Pirms 10 gadiem bija 300 eiro nopulēt. Nu, labi, cik tagad. Tagad es neatceros kaut kādā 450, varbūt vienas dienas laikā nopulē mašīnu garāžā. Jā. Bet atkal, tieši tāpatās ir ļoti daudz tie mazie detaileri, kas noteikti dara kaut ko lētāku, un arī tie mobili. Tā nav baigā. Nu, man liekas, ka īrija varētu būt dārgā. Ne bez tās keramikas, tikai ar cieto vasku, jā. 450. Plus mīnus vidēji kaut kādam sedanam, nu nezinu, A4 vai kaut kādam. Jā, bet tas ir tas, ko pa vienu dienu var izdarīt. Nu jā. Okay. Un tad nav daudz. Ne? Man liekas, ka ne. Nu, pēc tiem izdevumiem, kas tur ir, tur taču viss kaut kas ir dārgāks nekā. Tur viss ir dārgāks, tur ir īres dārgāks un viss ir materiāli ir dārgāki. Bet pa lielam jau, nu tāda pasta, es nezinu, tur atšķirās varbūt pat 10 eiro, nemaz nav tik daudz. Pastas, es domāju, tur līdzīgi maksā. Tur Plēvis tas ir lētāk. Plēvis arī. Un es nesaprotu, kāpēc tā, bet nu labi. Plēvis lētāks tur ir? Dažas, izmaksā, jā, ja tu rullī paskaties to PPF un salīdzini, tad ir... Dažs ir lētāks vai tādā pašā cenā, jā. Jā, ok. Tu vēl joprojām neesi atradis dažus materiālus, ko es tev prasīju pašā sākumā. Kādus? Neteikšu tagad, tāpēc, ka visi redzēs. Bet es tev prasīju, tāpēc, ka mēs nevaram... Šī nav tieši raida. Tāpēc, ka mēs Labi, pēc tam pateiks man. Īrijā ir bišķītiņi kvalitatīvāk materiāli. Cits ir tādi, kuri mēs, piemēram, šeit, viņi stāv pa tādām dārgākām cenām un Īrijā viņi stāv vienos no zemākajiem plauktiem. Ir tādas ķīmijas dažas, jā. Kas tad ir Īrijā augstākie plauktiņi? Angelvaks? Angelvaks arī es neteiktu, ka viņš... Nē, es neesmu viņu vienkārši lietojis. Es neesmu, mēs esam strādājusi. Karpro mums arī ir tur Īrijā. Mums ir rupes. Es iesaku rupes, man ļoti patīk rupes. Visur ir, jā. Un rupes arī ir tāds viens, man liekas, no tādiem ejošāk. Varbūt es kļūdos, citiem nepatīk ar rupes strādāt. Maskam patīk. Maskam patīk, jā? Ar pastām taču. Jā? A, kāpēc? Jā. Viņas kaut kāds... Pūt, man atkal patīk pūt. Pēc tam mašīna jātiek. Es mazgāju. Tie, kas ir nopulējuši mašīna, kas nepūt pastā, viņi pēc tam negrib rokās tie pastiņi. Nē, varbūt jau tā ir, bet zin kā Griežā viņa labi. Es vēl joprojām tā arī daru, tā kā man iemācīja tajā pirmajā reizē. Mašīna pēc pulēšanas ir jānomazgā, pēc tam tu pārbaudi visu hologramu un visu pārējo. Ja tev viss ir labi, tu strādā tālāk. Un es vienmēr mazgāju. Vienmēr. Jā. Nu, tas ir liekas solīts. Bet es zinu vienu kompāniju, kas tagad atgriežas pie šīs. Jā, es zinu, kas ir. Un man ir mazāk man ir pēc tam, tur palikās. Jā, un tieši šī iemesla pēc, jā. Jā, tieši tā. Tā es to daru. Vienkārši tev ir pasta, kas mazāk put, tad tev mazāk jātīra. Bet tik un tā būs kaut kur tā pasta kādā līnijā, un tu kaut kur paliek, un pēc tam, jā. Ok. Tātad, vai ziemā tev, piemēram, perekupi palīdz? Es pat īsti nezinu. Vai tev pietiek tāpatās ar darbiņu? Man pietiek birko, man īstenībā, cik man ir, zin kā lielākai daļai perekupiem tiem plačiem jau ir savi tekstīri salons. Lielākai daļai, ja viņiem galīgi nav kaut ko darīt, ja viņiem nevis galīgi nav ko darīt, ja viņiem ir papilns, tad viņi tur atbrauc, un citreiz es tāpatās nevaru paņemt uzreiz. Es varu tikai man ir tā, ka ja tur kaut ko uzlīmē, tad jā, tad viņi pierakstās un viss. Protams, jebkurš cilvēks palīdz, ne tikai perekups. Jā. Jebkurš palīdz. Bet tev plāni uz nākotni? Visiem ir. Cerams. Visiem ir. Es ceru, es vienmēr esmu dzīvojis ar tādu domu, ka jādzīvo šodien, bet jādomā ir arī par rītdienu. Jā. Un ir plāni, protams, ka ir. Vai gribētu? Jārunā ir skaļi par tiem, es īsti nezinu, bet... Tā tāda latviešu īpaši nepateikšu, kamēr neizdarīšu, lai kādam nenoskaušu. Nē, man arī tā, es tā baigi arī nedomāju. Es domāju, kādiem viņš dos, kādiem viņš būs lēms, tā arī būs. Jēzu. Jā, tā es arī domāju. Es zinu, ka tā. Vai ir kaut kas, ko tu gribētu jauniemācīties? Jauniemācīties? Tā izklausās metināt, tu māki krāsot. Nē, es nemāku metināt. Zini, kā, ja man būs bezizējas situācija, un man vajadzēs sametināt, es sametināšu. Jā. Ja man būs bezizējas situācija, es nomainīšu bremžu klučus, es nomainīšu saveļu. Ja būs bezizējas situācija, un man neviens tur nebūs blakus, es to izdarīšu. Jo tas ir vienkārši, es to nevaru teikt, ka es māku. Es nepiedāvāju to kā pakalpojumu, bet ja vajadzēs kaplīšu sametināt, tur tas ir elementāri galdam kājas piemetināt, elementāri smuku šūvus taisīt. Man liekas, jebkurš māk. Māki. Es esmu mēģinājis, es taču zinu, ka es nemāku. Un tālāk. Labi, bet vai ir kaut kas, ko tu es gribētu... Buktas vēl.
bez krāsošanas ņemt ārā. Jo parasti to jau es māku izņemt ārā to bukti. Nu, kad, tad, nē, es īstenībā varbūt gribētu profesionāli līmēt logus. Es to nepiedāvāju, Es to nepiedāvāju kā pakalpojumu, tāpēc, kad es uzskatu, ka es to nemāku darīt profesionāli. Jā. Un, ja es redzu kādu gruzi, es redzu, man uzreiz liekas, ārpus kā tur, nedrīkst tā būt. Tu nedrīkst piedāvāt pakalpojumu, kur tu neesi pārliecināts pats par sevi. Jā. Tonēšana tur droši vien ir prakses jautājums. Jā, un man vienkārši nav bīstam laika. Man vienkārši nav bīstam laika, bet vēl pirms pāris gadiem es gribēju sākt šūtos salonus, un tad es izdomāju to, ka es tagad tā vismaz vēl joprojām domāju, viens cilvēks nevar visu, un tev vajag labāk praktizēties un turpināt darīt tās lietas, ko tu dari, bet mācīties darīt viņas vēl labāk un ātrāk un tā. Jo viens cilvēks nevar visu. Tu nevari viena pati šūt salonus, līmēt, aplīmēt mašīnas, PPF, pulēt, likt keramikas. Tu vienkārši to, viens cilvēks to nevar. Plāni ir tādi, kad sapņi, jā. Kad kāds strādā forši kopā ar tevīm, un tad ir lielāka un lielāka tā garāža, un tad kaut kad jo es īstenībā Bet tu gribētu, teiksim, tas, tu gribētu, lai būtu, tev nozīmē, vai tā būtu meitene vai vīrietis? Nē, ja man īstenībā es būtu priecīgi, ja būtu kāda tāda. Jo man... Vēl viens meičuks garāžā. Jā, un tāds ritīgi forši arī, un tāds, jā. Kas bukts māk vēl tā. Jā, lai mēs tā kopā varam. Bet zini, kas ir, es vienmēr esmu uzskatījusi, un tā ir ļoti, ļoti svarīgi, lai ir kāds, ja tu esi ar kādu kopā, vajag, lai tas otrs ir vēl gudrāks nekā tu. Lai tu varētu iemācīties. Jā, jo tas man liekas ļoti, ļoti svarīgi ir. Un man šobrīd, man tā tiešām ir, man tur blakus ir 2 puiši, kas ir nereāli gudri, un ja es kaut ko nezinu vai nemāku, vai nezinu, ja es kādreiz kaut ko nevaru atvilkt vaļā, tad man vienmēr ir, es nezinu, aizēju pajautāju. Ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc vajag meiteni, kas ir vēl gudrāk nekā es. Okay. Jā, kas es nezinu, var nākt un teikt, varbūt talsos ir kādi, kas grib iemācīt. Nē, tad tev tāda, kas būtu vairāk zinātu industrijā droši vien, Nē, kas vairāk zinātu, kas saprastu. Es gribētu, lai tāda ir. Jā, bet es gribētu, lai tāda ir, tas tāda mazāk ticams. Jā, nekas mēs. Gan jau viss būs labi. Labi, pastāst, kur tev var atrast talsos. Tur ir kaut kur izkārtni. Nav. Vot, redzi, kas ir forši atkal talsos. Zini, kā mēs pārbaudīsim, tad mēs ierakstīsim Googlā auto pulēšanu talsos. Ieraksti. Pastīsimies, kas tas ir. Es arī varu? Auto pulēšanu talsos. Tāks. ProTouch. Jā. Tas ir Edgariņš, to mēs zinām. Facebooks. Viņam arī nav Googles. LM Auto ir. Nezinu, man tāds piedāvā. ProService tals. Autodeko. Visai ģimenei. ProService. Autotonēšana. Viņi tur piedāvā autotonēšanu, jā? ProService tāds. Man liekas, jā. Es īsti nezinu. Ok. Lindas tur nav. Točne. Man viens onkuls arī šo teica. Es baigi nepievērs uzmanību. Bet zini kā, droši vien arī būtu, ja man būtu tik šausmīgi slikti, Juri, kad man tagad, vajadzētu, lai es visur. Var sakot, tu neesi apstākļus spiest to darīt. Jā, es tā gribētu. Bet vai būtu forši, ja tu to izdarītu? Noteikti, es gan jau arī tā izdarīšu. Bet vislielākais īstenībā tā ir, man ir visvairāk klientu. Man ir tie, kas ir ieteikts mutes mutē. Jā. Un tāda ir arī visforšākā. Nē, tā ir laba reklāma, jā, protams. Jā, tas ir visvairāk. Tas ir efektīvi. Tas ir nevis efektīvi. Es neteiktu, ka tas ir efektīvi, jo tas ir lēni. Lēni? Tas ir lēni. Es nezinu, katru dienu kāds atnāk un prasa, man te rādīja, kā pie tēm atbraukt. Jā, man te rādīja. Tātad Google Maps tev arī nevar atrast. Var tu pa telefonu paskaidrot? Labi, bet tas čalis, kā bija Nikita, nē. Māksims? Nē, tas, kurš tev taisīja Google. Niks? Jā. Niks sakārtos. Niks sakārto Google. Viņš sakārtos, jā. Lai Lindu var atrast. Jā, viņš man sakārtos. Labi. Tā TikTokā kā te var atrast? Shine by Linda. Shine by Linda. Visur Shine Instagram, by Linda. Shine by Linda, ok. Jā. Pamēģināsim tā arī? Kur? Es ierakstīšu Google Shine by Linda. Tu neierakstīji? Nē, es nebiju ierakstījis. Jā. Shine by Linda. Ir, jā? Instagrams ir, jā. Re, kaut kas jau izmetās ārā. Redz kā. Nav tik traki. Ok. Točni ir, jā? Es gribu paskatīt. Jā, redzi kā. Jā. Jā. Paldies. Paldies, Juri. Kā atbrauc pie mums? Bija satrauksies, bet nekas. Man liekas, mums sanāca.
jā, grūti ir. Man liekas, būs grūtāk runāt kameras priekšā. Nu, ko, paldies, ka klausījāties. Ceru, ka jums patika. Bija interesanti noskaidrot, kā ir meitenēm detailingā un kā arī detailings ļoti labi dzīvo ārpus Rīgas. Tieši tā, vai ne? Paldies, Linda, ka tu atnāc. Paldies, Juri, par to, ka uzņēmi mani. Jā, lai tev viss izdodas. Paldies. Čau. Tiešām, čau.